Sveika, Līna. Man ir liels prieks, ka tu esi radījusi laiku šeit un tagad būt mūsu sarunā. Mums būs saruna par perspektīvām, par to, kā sēras ir klātesošas darbvietās. Tāpēc aicināju tevi kā organizācijas psiholoģi, lai tu pastāstītu, kas tas ir un kā mēs to varam sastapt organizācijā. Bet es vēlētos, lai tu arī pastāsti, kas tu esi, kāpēc tu dari to, ko tu dari kā organizācijas psiholoģi un kas ir organizācijas psihologs? Ar ko viņi nodarbojas? Es savu dzīvi sadalu vairākos posmos, un, ja tā var teikt, iepriekšējā dzīvē, bet šīs pašas dzīves laikā iepriekšējā dzīvē biju juriste. Diezgan ilgu laiku pavadīju jurisprudencē starp juristiem. Vienā brīdī pie darba klāt nāca ar vien vairāk personāla vadības, jo kādam tas bija jādara. Kaut kā dabiski tas tika man, kas noveda pie intereses par to, kā šo darbu darīt, lai darītu to kvalitatīvi, jo darbs ar dzīviem cilvēkiem. Un kaut kādā veidā tas nonāca līdz psiholoģijas studijām un, protams, dabiski tālāk pie darba un organizāciju psiholoģijas studijām, ko arī tad pirms pāris gadiem arī pabeidzu ar maģistra grādu šajā jomā. Un tad arī ikdienā tas lielākais, ja tā varētu tā ļoti, ļoti vienkāršiem vārdiem teikt, naudas pelnīšanas veids ir personāla vadība, bet, protams, ar lielu tādu interesi tieši pār darbu un organizāciju psiholoģiju. Es īsti pat nezinu, kā tas ir izveidojies manas dzīves laikā. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk cilvēki, kuriem patīk viņa darbs. Man ļoti patīk arī domāt, runāt par darbu. Man liekas, ka tā ir varbūt pat īsti nenovērtēta līdz galam mūsu identitātes daļa. Es dzirdēju arī par to. Iespējams, arī šodien nonāksim līdz sarunai par to, ka dažkārt mēs mēģinam atdalīt mūsu dzīvi gabaliņos vai nē, tur privāto nenesam darbā, darbu nenesam privātajā. Kas īsti gluži tā nestrādā varbūt patiesībā. Es pamanīju, ka pat, kad seriālus es skatos, lielākā daļa ir kaut kas saistīts ar darba vidi, par ārstiem, juristiem vai kaut ko tādu, bet jā, kaut kas ļoti, ļoti saista tieši attiecībā uz darbu un darba vidi, un it īpaši patiešām, ar mīlestību uz darbu. Lūk tā. Nedaudz liriskā atkāp, kā es nonācu pie tevis pavisam nejauši LinkedIn platformā, kur es tevi pamanīju, pateicoties vienam ierakstam, ko es arī pieglabāju toreiz, un es apzinājos, ka pēc kāda laika, nezinot, kad tas notiks, es atgriezīšos pie tevis un uzrunāšu tevi uz sarunu. Es domāju, tādam ievadam es vēlētos arī nolasīt nedaudz no tā paša ieraksta, kas toreiz man lika saglabāt tavu ierakstu, lai atgrieztos jau vēlāk. Tad lūk, nerunā par nāvi. Šī tēma ir nepatīkama. Ja darba vietā ienāk nāve, ko tad mums darīt? Un ar to tik un tā nākas saskarties. Saskarties neplānoti un negaidīti. Un apjukt. Nezināt, ko teikt, kur skatīties, nezināt, kāds ir pareizais rīcības algoritms. Es domāju, ka mūsu sarunā mēs runāsim par dažādiem algoritmiem, bet viennozīmīgi nav šis viens pareizais algoritms, ko mēs šodien varēsim pieminēt un pateikt, ka tā būtu arī jārīkojas. Šis ir mūsu perspektīvas skats, kā varbūt varētu rīkoties, un varbūt kādam šis būs arī vērtīgi mūsu sarunas gaitā sadzirdēt. Jā, tā laikam bija tā pamatdoma. Jā, būt noderīgam arī tālāk klausītājiem. Bet... Man tāds varbūt vēl virspusējs jautājums arī par no organizācijas perspektīvas, kāda loma ir individam, šim darbiniekam vai kā es pārdu teikt talantam, kas ir organizācijā un darbojas, kāda ir viņa tā kā loma? Es mēdzu teikt, mazliet viņi varbūt arī izceļot personāla vadības cilvēku lomu. Es mēdzu teikt par vadītājiem, ka neko citu jau vadītājs nevada kā cilvēkus. Jā, mums ir sistēmas, mums varbūt ir kaut kādi mehānismi, kas mums palīdz kaut ko darīt, bet darbu dara cilvēki. Tad viss, ko mēs saražojam, sniedzam pakalpojumu, radām, salaužam arī. Bet esam piedzīvojuši, teiksim, es esmu noteikti piedzīvojusi, piemēram, organizācijā ir kāds,
un viņš aiziet prom, un atnāk cits cilvēks, kas ir lielisks kolēģis, bet arī šīs savā ziņā ir sēras, jo tas vairs nav tas, ja tas paņem kādu laiciņu, kamēr, nu, teiksim, nosacītais, nezinu, Anna, es atvainojos visām Annām, vai nomaina Jāni, piemēram, vai otrādi, un nav tas. Ja, tad veids, rokraksts, kā cilvēks darīja savu darbu, intonācija, kuru viņš runāja, sapulces, šīs lietas nevar atkārtot, ja, un vēl 101 citu lietu. Tā kā, jā, katrs cilvēks ienes savu rokrakstu, kas dažkārt ir tāds, kas ir, nu, vairs neko nevar aizvietot, tas vairs nav. Un kā vienu no tādiem kā zaudējumiem mēs varam arī definēt, ka darbinieka došanās citā darbā, tas, kas ir izjūtama citiem darbiniekiem, kas paliek. Tu gan es vienmēr saku arī, ka nav varbūt ļoti jāpārdzīvo, jo ja mums izdodās atvadīties ļoti cieņpilni, dažkārt ir arī tāds nosacītais slepenais aģents citā organizācijā, tad bijušais kolēģis, kas ir daļai mūsējais. Un ja mēs jau pieskartos tā kā varbūt tabū tēmai vai stigmatiskākai tēmai, kas ir par šo zaudējumu, kā mēs varbūt saprotam nāvi, kas ir daudzpusīgs vārds patiesībā. Kā tavuprāt organizācijas saprot, izprot, kas ir zaudējums, kas ir sēras un nāve? Man šķiet, ka pa īstām neviens no mums nesaprot, kas ir sēras un kas ir nāve, izņemot varbūt tos cilvēkus, kas iet šim procesam ļoti, ļoti apzināti. Es domāju, tie ir cilvēki, kas zina, ka viņi mirst, jā, tieši šobrīd, kas gatavojas nāvei. Tie varbūt tā kā mazliet pietuvinās. Visiem pārējiem tas, manuprāt, ir tāds kosmos, kaut kas pilnīgi neiepazīts, kaut kas, ko mēs redzam, līdzīgi kā mēs redzam debesis, vai ne, bet neesam tur bijuši šajā te kosmosā, tikai redzam no malas. Dzīves laikā loģiski mēs sēras piedzīvojam, kurš ātrāk, kurš vēlāk, bet noteikti vairākas reizes, un lēnām, es domāju, visas savas dzīves laikā šīs process varētu būt viena no tādām vērtīgākajām mācību stundām, jeb vairākas mācību stundas katras sēras, kas mūs pietuvina izprašanai. Un, ja mēs runājam par organizācijām, tad, protams, tas izaicinājums vienmēr ir tāds, kā no vienas puses nebūt, tā kā cīniskiem, vēsiem, neatsaucīgiem, nejūtīgiem, tā kā akliem attiecībā uz to, ka kādam šobrīd sāp no vienas puses, un no otras puses palikt pie tā, ka mēs šeit, pelnam naudu vai kalpojam, ka šeit mēs darām darbu, kuram ir jābūt efektīvi izdarītam. Ļoti, ļoti liels izaicinājums šīs gandrīz nesadalāmās daļas, tomēr nesadalāmas, bet nesavienojamas daļas tā kā savienot un palikt par, atstāt to cilvēcisko pusi šajā te biznesa vai arī valsts pārvaldes, piemēram, domāšanas paradigmā. Jā, tas noteikti ir izaicinoši un arī tādā ziņā, ka tas ir individuāls process un katram cilvēkam ejot cauri, piemēram, līdzcilvēku zaudējumu šīm sērām, par ko mēs varbūt vairāk varētu pieskaties, ka ir tāds, neteikšu, ka sataustāmāks, bet izprotamāks, kas ir sērs, kad aiziet kāds no līdzcilvēkiem. Tās sēras var būt ļoti dažādas. Tieši vakar centos iziet caur dažādiem pētījumiem, paskatīties, kas ir varbūt tāds svaigāks, un ļoti interesanti bija atrast vienu pētījumu, kas bija no socioloģijas pētījums 2022. gada no Braitons universitātes, kā darbiniekiem atgriezties atpakaļ darbvietās un vispār turpināt performēt, cik tas ir ļoti dažāds ar dažādām pauzēm, tas ir viens. Un nākamais arī tas, kad starp pauzēm ir šīs iezīmes, kā katram būtu labāk, un tad man radās tas jautājums, mēs runājam bieži vien, ka mums vajag individuāli pieeja, visur mums vajag individuāli pieeja, un arī šeit individuāli pieeja, bet te ir tik sensitīva, kā vadītājiem vai cilvēku resursu vadītājiem, speciālistiem
pienākt pie šī darbinieka, kuram ir noticis zaudējums, un viņi, šajā gadījumā, pēc viņa zina, kad ir šis zaudējums noticis, kā labāk, kā tavuprāt būtu jārīkojas šādos brīžos? Atkal te varētu būt divas puses, jo individuāls pieejams ir tiešām ļoti, ļoti vērtīgs. Nu, teiksim, mums sāp katram mazliet citādākā veidā, vai ne? Mums katram ir mazliet citādākie tie jutīguma punkti, ja tīpaši tajā brīdī, kad mēs esam šajā jutīgajā pozīcijā. Tas ir no vienas puses. No otras puses, arī tajā rakstā, ko tu pieminēji, es tā kā tādā jautājuma formā pārcelēju to tēmu, kā būt iepriekš sagatavotiem tam. Man arī ļoti, ļoti patika, kā cilvēki komentāros dalījās. Viens, protams, gals bija tāds, par ko te vispār tagad ir cepšanās, jā, vienkārši esam cilvēki un tā kā cilvēciski rēģējam, bet mēs zinām arī, kā cilvēciski rēģēt mēs varam dažādi, jā, tā kā, ja mums blakus cilvēks ir lielā stresā, šo stresu mēs arī mēdzam pārņemt uz sevi. Tad mēs zinām, kā mēs katru stresā rēģējam. Jā, ir tie saucamie F, tur freeze, fight, flight vai kaut kā tā. Jā, un katram mums ir kaut kādas savas raksturīgākās reakcijas uz stresu, ieskaitot arī tiešām freeze, tā kā sastingt un nezināt, ko darīt. Klasiski lācis nāk virsū sastingsti, jā, šeit nav lācis, šeit varbūt pat nav mans zaudējums, bet kolēģi zaudējums, bet arī mani stresu, un es esmu tā kā sastingdzis un nezinu, ko darīt. Vai arī tiešām nav patiesībā nemaz tik reta situācija, kas ir tas, fight, jā, tā kā cīņa, cik tu ilgi vari sēdēt tur ņekstēt, raudāt, un tā jādara darbs, ka citiem ir dusmas. Un tas cilvēks, kas ir jau tādā ievainojumā situācijā, viņš dabū vēl. Varbūt viņš nedabū tā kā tieši ar uzbrukumu, bet viņš netiek atbalstīts, tīpaši, ja šīs sēras ir, tā kā pārāk ilgas apkārtējos gadījumos. Jā, un, protams, arī tas, tā kā fight, ja aizbēgt prom, mēģināt to neredzēt, jā, mēģināt nerunāt par to, ir arī pilnīgi, arī ir reakcija, kur es nespēju nosodīt, jo tā ir arī cilvēciska normāla situācija, normāla reakcija uz situāciju, kurā mēs nezinām, kurā mums ir tik liels stress, ka mēs nezinām, kā lai mēs rēģējam, jā, uz, visā šajā te lokā situāciju pamēģina, norientēties. Tāpēc tas, ko es arī piedāvāju domāšanai un arī redzēju šajos pašos komentāros, ka organizācijās ir īpaši, tādās lielās, kuriem arī pietiekami resursi, bet arī pietiekams cilvēku skaits, tad attiecīgi būs pietiekams gadījums skaits, kad cilvēki ir sērās, ka ir šīs te politikas uzrakstītas uz papīra, kas notiek tādā gadījumā, jā, tad šīs nāves jautājums ienāk organizācijā. Un man jāteic, ka arī, protams, arī valsts līmenī mums šīs te politikas nosacīti ir uzrakstīts, jā, mums ir likumi, kas nosaka, piemēram, ka darbiniekam ir tiesības tik un tik brīvdienas dabūt apmaksātas, jā, tad tuvinieks ir nomiris. Mums ir likumi, kas nosaka, kādu materiālo palīdzību cilvēks saņem no valsts. Jā, kur viņam ir jāiet. Mums ir likumi, kas nosaka, kas ir, es atvainojos par cinismu, kas ir jāizdara ar šo mirušo ķermeni. Jā, tie ir likumi vai tradīcijas, bet mēs zinām, ka tad mēs šo te mirušo cilvēku liekam zārkā un vedam kaut kur. Mums ir noteiktas instrukcijas, mēs zinām, kā rīkoties. Kaut kādu daļu mēs zinām. Jā, un man liekas, ka tas palīdz, tas dos drošību. Mēs tiešām, es atkal atvainojos, man laika pa laikam varbūt šajā sarunā būs jāatvainojas par cinismu vai jāpasaka viena vispārīgā, bet mēs tiešām zinām, jā, ka tad mirušais cilvēks, mēs ar viņu rīkojamies šādi. Nevis mēs sēžam un domājam, vai metam viņu tagad upē, vai atdodam, nezinu, vai atstājam mežā. Kaut kāds mums ir noteiktas jau noteikti rīcības algoritmi, kopumā sabiedrībā. Jā, un tas fokus viņš varētu būt arī par to, ka organizācijām atkarībā no tās lieluma, darbinieku skaita, ir jāpadomā par šo politiku vienoto, kas
lieta, kas ir skaidri saprotama, kura varbūt ik pa laikam ir jāpārskata vai nav kaut kas jāuzlabo. Tas ir atslēgas vārds. Jāpārskata, jā. Vai šādas politikas ir organizācijās un vai cilvēku resursu vadības komandas aizdomājas par šādām politikām un šādiem scenārijiem, vai drīzāk par to sāk domāt tad, kad kādam no darbiniekiem notiek zaudējums un par to tiek vienkārši konstatēts? Es teiktu jā un nē, jo tajās darba vietās, kur man ir bijusi tā veiksme vai neveiksme, kādreiz būt dažādās lomās, es esmu redzējusi arī dažādus regulējumus. Ļoti bieži patiešām šis regulējums ir ļoti, ļoti praktisks. Nu, teiksim, cik daudz naudas cilvēkam tiek izmaksāts kā bērnu pabalsts, cik daudz brīvdienas, kāda ir procedūra, lai tur saņemtu kaut kādus nosacītos labumus, atkal, ja to var tā teikt, tātad bērnu gadījumā. Tātad kaut kas ir. Ļoti bieži, protams, ka mēs atstājam arī kaut kādas lietas kā tradīciju. Ja? Tā kā es arī esmu šajā darba vidē pavadījusi vismaz pāris gadu desmitus. Ļoti labi atceros, piemēram, vēl tos laikus, kad tīri katram bija pašsaprotami, ka mēs publicējam sludinājumu, līdzjūtību avīzē, vai ne? Pat esmu šīs līdzjūtības gatavojas, un tā atkal mēs runājam, pat pieminējām par paudzēm. Šobrīd man būtu grūti iedomāties, jau pēdējos gados 10, man būtu grūti iedomāties kaut ko tādu darīt, tas liktos jocīgi, jau, un pat, godīgi sakot, nezinu, vai šādas līdzjūtības vēl pastāv kaut kur avīzēs. Tajā pašā laikā ienāk kaut kas jauns, un atkal tas, ko tu teici, ļoti, ļoti vietā, ka jā, uzrakstam un pārskatam, jā, jo, tā kā mūsdienu jauniešiem, kas ienāk darba vidē, kas ir izauguši, piemēram, ar sociāliem tīkliem, visu kaut kur apkārt, varētu būt pilnīgi normāli, ka tad sociālos tīklos mēs publicējam šo info par kaut ko saistītu ar sērām, ar nāvi vai bērniem vai kaut kā tā. Vai šāds pats rīcības algoritms būs aktuāls mūsu senioriem, teiksim, vecākajiem kolēģiem, ka mēs izziņojam mūsu, piemēram, uzņēmumu sociālos tīklos, ka mēs jūtam līdzi. Jā, šis ir lietas, par kurām ļoti, ļoti stulbi tajā miera laikā nosacītajā runāt un apspriest. Un vēl stulbāk, protams, runāt un apspriest tajā brīdī, kad ir jāpieņem šis lēmums ātri. Jā, arī, teiksim, cik ilgs laiks ir piemērots līdzjūtības izteikšanai, kad mēs uzzinām. Tuvākās minūtes laikā, tuvāko 10 minūšu laikā, pēc nedēļas ielikt šo līdzjūtību, jā, tas šķiet, vai ne, bija šī jocīgi, vai izteikt līdzjūtību. Jā, tātad iepriekšējā sagatavotība mūs pašus pasargā no šī stresa un nesaprotamām reakcijām, un vienlaikus, protams, mums vienkārši negribētu to darīt. Bet, ja mēs izējam cauri scenārijiem, kad mēs gribam to darīt, kā būtu jārīkojas attiecīgiem? Es pieņemšu joprojām, ka tas ir visizēt pie cilvēku resursu vadīt, bet tas nav pie tiešajiem vadītājiem. Es tā pieļauju, tu man labo lūdzu. Mēs pieņemam lēmumu, ka mums vajag šo kaut kādu vienoto politiku, mums vajag dokumentu uzrakstīt, bet tur ir tās nianses, ko tu arī pieminēji. Tur var vienai paudzē būt tā, otrai paudzē var būt tā. Un tad mēs atkal spēlēsim nedaudz ar to individuālo pieeju un kā šo visu dokumentu mums izveikt, kā vienkārši personāli uzrunāt tur attiecīgās paudžu darbiniekus, ar viņiem strādā kādās darba grupās. Kā tavuprāt tas varētu notikt? Zini kā, es teiktu, ka arī šī pieeja no tiem gadījumiem arī patiesībā ir ļoti, ļoti vērtīga. Ja mēs neesam gluži jauna organizācija, bet vismaz esam, tur tirgu, teiksim, esam bijuši pēdējos, 5 gadus, vai ne? Visticamāk, mums jau ir bijuši gadījumi, kad vai nu kolēģis nomirst, vai nu kolēģis zaudē kādu tuvinieku.
Es arī pirms šīs sarunas mazliet iemetu acis pētījumos. Piemēram, vienā no meta apkopojumiem man šķiet bija, kā jebkuru laika posmu, lai mēs matemātiski paņemam, tā kā vidēji organizācijas, jebkurā laika posmā mums būs 3 līdz 5% darbinieku, kas tieši šobrīd iet šim te atvadīšanās un sēru periodam cauri. Protams, ja mums atkal ir, nezinu, mazs NVO, kur ir 5 darbinieki, varbūt tas neatiecās, mazajos skaitļos uz to, bet, tā kā, ja mēs kopumā skatāmies uz darba tirgu, kā kopumā, tad 3, 4, 5 cilvēki no 100 ir pietiekami daudz. Un es teiktu, atkal man šobrīd, mana darbības joma, respektīvi uzņēmums, kurā es strādāju, tad dienas darbu veicu, ir saistīts ar aviāciju. Un tāpēc man patīk šī analoģija, tad aviācijā ļoti bieži tiek runāts par to, ka katrs noteikums ir rakstīts ar asinīm. Ja pareizāk sakot, tas tā mazliet varbūt cīniski pārspīlēt, varbūt arī nepārspīlēt, ka ļoti bieži regulējums tiek mainīts pēc tam, ka kaut kas ir noticis. Mēs nebijām iedomājušies nemaz, ka kaut kā šādā veidā mums būtu jāregulē tad šīs situācijas aviācijā, bet tad kaut kas ir noticis un mēs to regulējam. Tagad garais stāsts īsumā. Es teiktu, ka ļoti vērtīgi, ja mēs patiešām sākam no nulles veidot kādu politiku, apsēsties un apkopot, padomāt, kas mums pēdējos gados ir bijis. Kam ir bijušas sfēras, kādā veidā, ko mēs darījām, kā mēs paši ar to jutāmies. Stulbs jautājums teorētiski, ko uzdod darba vietā, kā mēs to jutāmies, bet tās jūtas tāpat nekur nevar noslēgt. Un ja mēs tās kaut kur mēģinām, tā kā noslēpt, tad viņas pēc tam izpaužas ļoti, ļoti izmērāmos patiesībā veidos. Un visbiežāk negatīvos un tā kā darba vidi negatīvi ietekmējušos. Tāpēc šajā brīdī varbūt tiešām runājām pār mūsu emocijām, sajūtām, kā tas bija. Varam saranžēt gadījumus, kā mēs esam izdzīvojuši, tad neveiksmīgākajiem līdz veiksmīgākajiem. Un tālāk tas, kas ir vērtīgi, protams, ir tā kā izvilkt pa sīkumiem. Kas ir tas, kas šo veiksmīgo gadījumu raksturo kā veiksmīgo? Kas tur bija? Tīpaši, ja tie gadījumi bija vairāki. Kas bija tajos neveiksmīgajos gadījumos, kas to padarīja par neveiksmīgu? Tā kā tā ir vienmēr arī mana pieeja, vieglāk skatīties jau reāls dzīves gadījumus, ko mums tie māca, nekā vienkārši tā kā prātot kaut ko abstraktu. Lai gan kopumā es teiktu tā, ka ļoti bieži tad, kad organizācijā tiek rakstīta kāda jauna politika, tiek veidots kāds jauns process, tad ļoti, ļoti vienkārši un praktisks veids, kad kolēģi apvaicēs klasēs, tā nav kāds cits, tur paziņa kaut kur citur vai tam kaut kas tāds līdzīgs ir. Arī, protams, tas nav nekas nosodāms riņķī apkārt apvaicēties draugiem, paziņām, bijušajiem kolēģiem, topošajiem kolēģiem. Vai jums ir bijis saskarsme, varbūt, ka var padot labas idejas, kā citās organizācijās to dara šos procesus. Tātad divas pieejas: mācīties pašiem no saviem gadījumiem vai mācīties no apkārtnes. Godīgi sakot, es apvienot abas pieejas. Tā klausoties pie sevis galvenokārt pieaug tādu kā punktiem, kad ir svarīgi runāt ar cilvēkiem, kas ir jau organizācijā, un kā iesaistīt viņus, ja viņi ir atvērti, padalīties ar savu pieredzi, redzējumu, kā varbūt varētu darīt, un tad jau izveidot kopā ar šo politiku, kas ir tāds smagnais vārds, varbūt izklausās ceļvedis, vadlīnijas, varbūt visiem vieglāk. Galvenokārt iesaistīt, nezinu, cik ir izaicinoši vai nav izaicinoši, bet tas ir ļoti svarīgi, par ko mēs daudzos radio ierakstos arī dzirdējam, kad ir nepieciešams runāt ar saviem darbiniekiem un sadzirdēt viņus un tad jau to visu kaut kā apvienot. Tas, ko noteikti var paturēt prātā, ko droši vien arī kurš psihologs teiks, ka viens mēs runājam par runāšanu cilvēkiem, kur mums ir noteikts priekšstats, un mēs tagad ar tevi sarunājamies, vai ne?
bet mēs varam arī skatīties pavisam sausi uz to, kā mēs iegūstam datus, ja, no darbiniekiem, tos datus, kas mums ir vajadzīgi. Piemēram, mums ir vajadzīgs dažādu darbinieku skatījums, tātad uz organizācijas atbalstu sērošanas, abadīšanu, bēru un sērošanas procesā, ja, teiksim tā. Un tad paskatāmies ļoti, ļoti sausi, un tad, ja mēs to skatāmies kā uz datu iegūšanu, tad mēs zinām, ka mums ir daudzas metodas, ja, un kas ir interesanti, ka dažādi cilvēki dažādos dzīves posmos dažādi rēģē uz šiem te dažādiem datu iegūs veidiem. Vienmēr arī ir vērtīgi šos datu iegūs veidus kombinēt. Ja mēs gribam kvalitatīvu rezultātu, tad kāds patiešām vislabāk šo informāciju nodos sarunā zem 4 acīm, ja, tā kā nesteidzīgā, empātiskā vidē, citam būs vienkāršāk aizpildīt īso aptauju un liecēt mani mierā. Ja, cits varbūt vienkārši atcerēsies, tā kā faktiski būs gatavs kaut kādā veidā nodot savu novērojumu, varbūt kāds ir braucis līdzi uz bērniem, piemēram, pie kolēģa, vai kaut kā tā kā tīri kaut kādus faktus darījām šādi, piemēram, vainagu, pirkām vai štraus, vai kā vai divas puķītes, tāds ļoti, ļoti praktiski, tīri nodot faktus, kā tas ir darīts, visādi. Kā, jā, kombinēja metodas. Līna saka, lūdzu, kā tavuprāt kombinēt metodas? Tā kā ir lēmums pie galda, kad vajag taisam šo vadlīniju par to, kā mēs rīkosimies. Mums ir daudz dažādi darbinieki, un kā tad mēs tagad kombinēsim? Tavuprāt, kāds varētu būt tas soli pa solim rīcība plāns? Ok, labi, es mēģināšu tagad pafantazēt. Jā, es varbūt pat izņemot mazliet sevi no tās organizācijas, kurā es šobrīd strādāju, mēģinot sevi ielikt kaut kādā iedomātā organizācijā, kaut kādā uzņēmumā AB, piemēram, ar 100 darbiniekiem. Jā, es domāju, ka pirmais solis, piemēram, tā kā es stāstu par sevi, kā man būtu komfortabli, vai ne? Pazīstot pašu sevi, kas es esmu par cilvēku, kā man ir komfortabli strādāt. Es domāju, ka tātad mēs sākam no nulles, un es patiešām apvaicētos pāri saviem draugiem par citām organizācijām, kāda ir jūsu pieredze, vai jums ir kaut kādi dokumenti, kaut kādas tradīcijas, varbūt kā jūs darat. Jo loģiski starp citu, varētu būt, ka es arī ieliktu, piemēram, sociālos tīklos, kā jūs darat, vai ne? Lūdzu aprakstiet, varbūt kāds arī pakomentēt. Šāda te pieredzes apkopošana, jo tas galu galā tas nav par kaut kādu komerc praksi vai ne, ko cilvēki nedalīsies, kas varbūt aizsargāt ar noslēpumu. Tas ir par cilvēcisko pieeju cilvēkiem darbā. Un vienlaikus es domāju, ka man būtu pašai komfortabli iekšpusē organizācijā uzrunāt dažus cilvēkus, ar kuriem man jau ir kontakts. Tāda doma, klau, es gribu uztaisīt dokumentu, es negribu to darīt viena pati, jo, tad viena galva labi, 2 labāk, 3 vēl labāk, bet arī tā kā nepārslogot, neņemt uzreiz 100 cilvēkus, ja netaisīt uzņēmumu kopsapulci, bet, 3, 4, 5 cilvēki, kur mēs kaut kādā veidā vai sanākam kopā, vai apmainamies, varbūt, teiksim, kāds uztaisa, šo te kaut kādu uzmetumu, jā, nākamais papildi, un tā. Tas ir veids arī, kā es esmu kopumā pieradusi strādāt pie kaut kādiem jauniem procesiem, ka ir kaut kāda formāla vai neformāla, bet ir kaut kāda domu biedra grupa, kas pie tā strādā, kas ir piekrituši, tātad kaut ko darīt. Tad nākamais, ko es noteikti, protams, ka es taisītu plānu, un, protams, ka es taisītu jautājumu sarakstu, uz kuriem mums ir jāatbild, jā, tātad šī procesa izstrādes gaitā. Un noteikti viens no šiem pirmajiem jautājumiem būtu, kāda ir mūsu organizācijas iepriekšējā pieredze. Tālāk, kaut kādā vienā brīdī šajā procesā ir vērts piesaistīt arī tos cilvēkus, kas nav tajā sākotnējā domu viengrupā. Es atceros kaut kādu savas pieredzes no citu procesu veidošanas, kad tad process jau ir kaut kur tuvu, vismaz procesa apraksts jau ir tuvu beigām, teiksim, kāda 80% ir izveidot, mēs esam kaut ko saplikuši, un tajā brīdī vēl uzrunāt cilvēkus, kas nav bijuši procesā no sākuma, ar domu
vai nu lūdzu pārskati, ko mēs te esam sarakstījuši, piesaki lūdzu savus komentārus, domas, vai, nu, teiksim, vēl pielikt kaut kādu šī cilvēka pieredzi, nu, tā kā nedot šo pusgatavo dokumentu, bet vēl pajautāt kaut kādu pieredzi. Respektīvi, atrast vēl tos tumšos plankumus, blind spot, ko mēs šajā te mazajā domu vielu grupā neesam ieraudzījuši. Mazā grupiņā ārējā pieredze, iekšējā pieredze mazliet plašākā skatījumā. Protams, ka tas, kas tam visam nāk pa virsu, ja tad katrai organizācijai ir vadītājs, kas kaut kādā, nu, lielākā vai mazākā mērā, nu, šīs vadītāja lomas arī mēdz būt dažādi, bet tomēr ir šī kuģa stūrmenis. Jā, tad tas cilvēks, kas nosaka virzienu. Un vienmēr tā kā paturēt prātā, ka mēs varam šajā domu biedru grupā sarakstīt jebko, bet ja tas neiet kopā ar, nu, kā kopējo organizācijas virzību, tam nebūs vadības atbalsta, jā, šim procesam, tad arī kaut kādas lietas tad ir jāmet ārā, jāliek klāt, jāpārstrādā. Ja, tad kaut kādā brīdī arī atkarībā no tā, kā šī organizācija darbojas, vai jau pašā sākumā iegūt šo kontaktu arī ar vadītājiem, vai teiksim, ja tā priekšroka ir tā kā vadītājiem iesaistīties vidū vai beigās, bet, nu, tā kā nepalaist procesu bez vadības atbalsta. Un, protams, pēc tam, kā es parasti saku, sistēma ir izveidota, sāk strādāt, nu, tā kā nosacījām, ka sistēmā labi strādā, tad mums ir laiks viņu laust. Un uzlabot pēc celaušanas. Mēs šobrīd, tā teiksim, tēlaini no cilvēku resursu vadības kabineta pāriesim bišķiņā tālāk uz vidi. Tajā brīdī, kad kādam no kolēģiem ir noticis zaudējums, kā mēs šo vidi varam izveidot. Jo pieņemsim scenāriju, ka mēs strādājam arī klātienē, viss ir diezgan caurspīdīgi emocijas, mēs neatstāsim aiz durvju sliekšņa, ienākot ofisa telpās viennozīmīgi, un tā vide ir tieši tur, tieši biroja telpās. Jā, zini kā, viena lieta, kas man ienāca prātā burtiski tagad, bet es to teikšu kā psihologs, jā, kā cilvēks, kas ir arī pats gājis gan sērošanai, gan arī gājis caur terapijai, nu tad mazliet viņi varbūt ietrenēts vairāk nekā plus-mínus vidusmēr cilvēks koncentrēties uz savām emocijām un tā, bet tā ir ļoti patiešām noderīga prasme atpazīt, ko es pati jūtu, jā, ko es pati jūtu šajā situācijā, jā, un rīkoties tā kā saskaņā ar savām sajūtām. Bet tā doma, kas man ienāca prātā, ka tajā brīdī, kad cilvēks mums blakus, ja mūsu kolēģis mīļš vai nemīļš, vienalga, bet viņš mainījies. Ja, sēras ir, atkal jau skatoties arī šīs pašas pētījumus, bet, protams, arī ar veselo saprātu varam saprast, ka sēras rada daudzas pārmaiņas. Ja, tad nu, šī klasifikācija, ko es arī redzēju šajā metu pārskatā, ir tad fiziskā ietekme, ko sēras veido, ja, uz konkrētā cilvēka veselību, un starp citu tur parādās arī šī saikne, kā ļoti bieži sērojošs cilvēks arī ir tas, kas ir pakļauts augstākam nāves riskam, ja, tad ļoti bieži pēc turnieku zaudējuma arī mēs paši aizējam citā pasaulē tuvāko mēnešu laikā. Bet jā, tad fiziskā, psiholoģiskā, loģiska un arī sociālā ietekme, kur cilvēki ļoti bieži paši distancējās no citiem cilvēkiem, un arī pārējiem dažkārt ir tiešām grūti būt klāt cilvēkam, kam sāp, un arī tātad šie citi cilvēki distancējās, tad cilvēks kļūst mazliet izolēts. Un kas notiek ar mums pašiem, kad mēs redzam, ka ir šīs lielās pārmaiņas ar šo konkrēto cilvēku, arī mēs varam tā kā sērot, nevis kā empātiski sērot ar šo cilvēku, ka viņš ir zaudējis kaut ko būtisku savā dzīvē, bet ka mēs esam zaudējuši to cilvēku, kuru mēs pazīstam, ka viņš šobrīd ir citādāks. Jā, šīs mūsu sēras ir, protams, mazāk pamanāmas, jā, bet attiecīgi arī mazāk mums mazāk tiesību sērot, ja tā varētu teikt, jo mums taču nekas tāds nav noticis, bet tādās mini sērās ir tīpaši, ja šis ir būtisks cilvēks, mēs varam iekļūt, jā.
kas varbūt arī varētu būt palīdzoši, jo, ja mēs kaut kādā veidā arī līdzpārdzīvojam šīs sēras, varbūt, ka mums ir arī vieglāk saprast, kā tam otram cilvēkam sniegt atbalstu. Jā, un ja mēs runājam par atbalstu, tad mēs ļoti bieži runājam, protams, par tādu, tā kā psiholoģisko, uzklausīt, varbūt blakus, samīļot un tā. Un no šī viedokļa man arī ļoti, ļoti patīk tas viens citāts. Man liekas, ka tas ir James Clear, kā pazīstams rakstnieks, kas raksta par ieradumiem un tā, bet arī, kā citas domas man ļoti bieži no viņa patīk, ka būšana blakus sērojošam cilvēkam, tas svarīgākais punkts ir palikt blakus, tu nezini, ko teikt, un tu paliec blakus tik un tā, nezinot, ko teikt. Tu spēj izturēt savu nezināšanu, ko teikt un kā rīkoties. Ja, un ka tas būtiskākais ir tieši tas, ka tā izdarītā izvēle, es esmu tev blakus. Ja es arī esmu apjucis, es nezinu, kā pareizi rīkoties, bet es izvēlos vienkārši tev būt blakus. Un no šī punkta mēs varam iet tālāk, šī būšana blakus patiešām viens no vienkāršākajiem psiholoģiskā atbalsta mehānismiem. Brīžām varbūt aizmirstam, ka atbalsts var būt ļoti, ļoti dažāds. Ja ļoti fizisks, ja tā varētu teikt, vai praktisks atbalsts, uztaisīt tēju un atnest, nolikt, padzert siltu tēju. Aizvest varbūt cilvēku, iesēdināt savā mašīnā un aizvest viņu līdz puķu veikalam, lai tas, tur puķis vai vainagu nopirkt bērnām aizvest. Tagad es nemēģināšu tur fantazēt, bet ļoti, ļoti bieži tas patiešām ir tāds ļoti, ļoti, ļoti praktisks atbalsts, kas ļoti, ļoti nodara. Tad vienlaikus mēs it kā esam blakus un varam pat nerunāt, ja nezinām, ko runāt. Izdaram kaut ko praktisku, lai šis cilvēks sajūt, ka esam blakus. Un tas, laikam, ir arī tieši tas, ko mēs piedzīvojam, kā varbūt, ka mums arī kādreiz ir kaut kas, gribam pateikt, gribam kaut ko izdarīt un pēkšņi apjūkam. Ja, un, tā kā pašam izturēt savu nezināšanu. Kādreiz varbūt arī nezināšanu apjukumu, kādreiz arī pateikt, ļoti, ļoti vienkārši. Zini, kā es ļoti gribu tev palīdzēt, bet es nezinu, kā. Tas ir ļoti vērtīgi pateikt to, manuprāt, jo tajā brīdī cilvēks var apzināties, ka viņš nav vienaldzīgs apkārt esošajiem. Viņi izdarīt labāko, ko viņi varētu, ja viņi zinātu, ko izdarīt, bet viņi vienkārši pasaka, ka es nezinu, bet es esmu ar tevi, un ja es varu kaut kā, tad vienkārši liec man zināt. Bet vēl viena lieta, kas varbūt ir būtiska, ka mēs, it īpaši, ja mēs ar cilvēku strādājam ilgi, mēs šķiet viņu pazīstam, vai ne? Mēs zinām, kāds būs viņa reakcijas, mēs varam noprognozēt, ko viņš gribētu, ko viņš negribētu. Ir svarīgi arī, cilvēkam neapgriezt spārnus ar to, kā mēs viņu pazīstam, dod viņam iespēju mainīties. Respektīvi arī šajā pašā, piemēram, tajā lielā stresa situācijā, mēs teorētiski, varam jau noprognozēt, ko no cilvēkam no mums vajag, bet mēs varbūt neesam pamanījuši, ka viņš ir mainījies un ka varbūt vēlreiz vajadzētu noķekot, pārbaudīt, vai tas, ko mēs iedomājamies, ka viņam būs vajadzīgs, vai tas ir tas. Vai mēs zinām, ka viņš gribēs šādi un šādi un šādi, bet viņš vairs šādi negrib. Viņš grib kaut kā citādāk. Bet mēs rīkojamies saskaņā ar saviem ilgstoši krātiem priekšstatiem par viņu nevis konkrētajai, šī brīža situācijai. Jā, laiku pa laikam tas nav tikai sēru jautājums, laiku pa laikam katram ir vērts nočekot blakus esošos cilvēkus, vai viņi joprojām ir tādi paši, kādus mēs viņus pazīstam, vai tomēr viņi ir mainījušies. Minēja arī par šim ne tikai mūsu emocionālā spektra, kurā ir ļoti daudz dažādas emocijas, viņas mainās, un ir arī tā kā cikls, kāds viņas var būt, un tas emocionālās trausls, bet ļoti ir arī no fakta neatņem šis, laikam jau sanāk tāds vairāk fiziskais, kad ir dažādi fiziski veselības traucējumi, ja tā to var nosaukt. Izaicinoši ir arī koncentrēties, pieņemt lēmumus, bezmiegi un vēl citi no tā izrietošas blakus sekas. Ja arī cilvēks ir atgriezies, pieņemsim, darbā, vai arī viņš pat neaiziet īsti tādā ilgākā probūtnē, bet ir klātesoši, kā
arī joprojām, es domāju, visus apkārt esošos, tā skaitā vadītājus, tuvākos, tālākos kolēģis un cilvēku resursu vadītāju komandu, kā viņiem uzzināt vai rīkoties, ja šis cilvēks, viņš ir atgriezies, vai viņš nav aizgājis nemaz ilgā probūtnē, bet mēs visi apkārt taču zinām, ka viņa dzīvē noticis šis zaudējums. Un, jā, kā mums būt tādos brīžos? Mēs patiesībā varam arī iedomāties citu situāciju, ka, piemēram, mēs visi esam pazaudējuši kolēģi. Vai ne? Kādreiz varbūt, ja mēs šādi paskatāmies, un ka mēs visi sērojam vienlaikus, mēs esam zaudējuši. Ir tīpaši mazos kolektīvos, teiksim, tas pats tur kaut kāds, 10 cilvēku birojas, un pēkšņi mēs esam kļuvuši 9, vai ne? Un tad kā mums visiem dzīvot. Droši vien, ja es varētu uzrakstīt tādu vienotu recepti, tad kas tur ir Nobela prēmija vai kas, varbūt es varētu pretendēt. Jo ir viena lieta, ko mēs arī ikdienā, cenšamies, ne visi, protams, bet loģiski katrs darba devējs mēģina tad šo te cilvēku darbinieku skaitu, pielāgot situācijām, kurās, visi nāk un strādā. Jā, varbūt, ka mēs vēl rēķinamies ar to, ka cilvēki ies atvaļinājumos, varbūt, ka mēs kādreiz ierēķinām to, ka cilvēki slimos. Jā, es tagad runāju atkal par ļoti cīniskiem matemātiskiem aprēķiniem, cik daudz darba devēju apsēžās un parēķina, cik darba dienas no kopumā gada darba dienu skaita cilvēks patiešām būs darba. Ja es pati neesmu ļoti saskārusies ar šādiem aprēķiniem, bet, teoretiski tā taču ir dzīves realitāte, jā, un tad, kad es atvainojos, bet tad, kad, piemēram, valsts aprēķina, cik pensiju cilvēks ir nopelnījis, valsts rīkojas ļoti, ļoti cīniski aprēķinot, cik ir iespējamais dzīves ilgums šim cilvēkam, vai ne? Plus mīnus, cik viņš nodzīvos, un tad sadala pa mēnešiem to naudiņu, ko viņš ir nopelnījis savu kā pensijas kapitālu. Jā, loģiski kāds varbūt nomirst, tur pirmajā gadā aizejot pensijā, kāds nodzīvo vēl 30 gadus, bet, tad vidēji tas izlīdzinās. Un tad, ja darba devējs ir gatavs parēķināt, tad mums ir tur nosacītās, tur 200 darba dienas skaita. Es neatceros, vai 200, droši vien, ka bišķi vairāk darba dienas gadā, bet mēs reāli rēķinamies, ka darbinieki būs, vidējais darbinieks būs darbā, piemēram, 150 dienas gadā. Un, šāda te cīniski ļoti vienkārši parēķinot, tad cik darbinieki mums reāli ir vajadzīgi, lai šo darbu izpildītu un lai mums nebūtu pārtraukumu. Reāli, protams, ka es domāju, ka ļoti, ļoti retais darba devējs līdz kaut kādam tādam gatavs iet un turēt, piemēram, kaut kādus, plus mīnus rezervas darbiniekus gadījumiem, kad mums ir kaut kas, kad kāds darbinieks vai nav darbā vai nav spējīgs darbu darīt kvalitatīvi, kad, cita cilvēka ielet. Tas ir arī tā ļoti cīniski, un, protams, es nezinu visas darba vides ne Latvijā, ne pasaulē. Visbiežāk tas notiek uz virsstundu rēķinu vai vienkārši tāds, uz ļoti, ļoti darbā iesaistīto cilvēku rēķinu, ka pārējie gatavi nosakt. Un šeit vienīgais, ko es varu pateikt, norma, ja tā varētu teikt, kā sērām ir tāda, ka cilvēks vidēji sēro no dažām nedēļām līdz dažiem mēnešiem, un ietekme sērām var būt. Jā, tad šī ietekme var būt arī tīri fiziska, ja arī kā šī paša pētījuma parāda viena no slēptajām, bēru prombūtnēm, ja tā varētu teikt, tas sēru prombūtnēm ir slimības lapas. Cilvēks var arī, protams, ir diezgan bieži gadījumi, ka cilvēks pēc, liela zaudējuma drīz vien arī pamet savu darba vietu. Tad kaut ko maina, jauši vai nejauši, bet maina. Es domāju, ka pirmais solis ir zināt, jā, rēķināties ar to, kā cilvēki nav roboti. Es atvainojos, es runāju, bet tagad ļoti, ļoti moralizējoši, vai ne? Pirmais solis ir zināt, jā, ka šis process ietekmē un ka jo ilgāk šis darbinieks pie mums strādā, jo augstāka ir ticamība, ka vienā brīdī viņam pienāk šis sēru brīdis. Tad jārēķinās ar to, ka iespējams, ka viņš nebūs labs strādātājs tajās dažās nedēļās vai dažos mēnešos. Ļoti bieži šie 6 mēneši parādās kā tāda robeža, kad cilvēkam
nu, tā kā cilvēks plus mīnus ir adaptējies jaunajai realitātei. Mēs kādreiz varam rēķināties ar to, ka cilvēks tieši otrādi iegrimst darbaholismā, jā, tīpaši, ja tās spējas iekšējās, šīs psiholoģiskās spējas sastapties ar savām sērām varbūt kaut kur ir nobloķēta. Un tieši otrādi, jā, viņš tā kā rukās līdz izdegs. Varbūt, jā, un, tā kā nosacīt, darbdevējs var pat būt ieguvējis šajā sēru situācijā, ka cilvēks ir iegrimis darbā. Bet, cik ilgstošs šis ieguvums. Ko ar to visu darīt? Domāt iepriekš, jā, ko var izdomāt iepriekš, un domāt uz vietas, kad šī situācija ir notikusi. Un man vienmēr ļoti patīk viena no man pasniedzēju padomiem kopumā domāšanas procesiem, kad jūs domājat, lieciet savas domas uz papīra. Jā, tā kā sauliet, un tas var. Man pat šobrīd tas liekas tāds bišķi stulbs un atkal cīnisks padoms, bet, ja mēs esam nonākuši līdz kaut kādai situācijai, kuru mēs nezinām, kā risināt, paņem to pauzi, lai izdomātu. Jā, paņem to pauzi, lai saprastu gan, kā mēs jūtamies šajā situācijā, un, kā es teicu, ir pilnīgi attaisnām arī būt dusmīgam uz to cilvēku, kas sēro, ir pilnīgi normāli gribētu vispār viņu neredzēt un attālināties no viņa. Ir pilnīgi normāli nesaprast, ko tagad darīt, ja? Bet ir pilnīgi normāli arī domāt, tā kā vienu solīt uz priekšu. Ja? Mēs varam tagad darīt tā. Ja viņš ir, piemēram, segojošs cilvēks, varbūt jebkādā no pozīcijām, es pieļauju, ka viena no bīstamā profesijām, kur segojošam cilvēkam būtu, ir tieši psiholoģija, jo kā tad, kad man pašām sāp, manas spējas atbalstīt otru ir ļoti, ļoti arī bloķētas, jā, tad es esmu arī kolēģus redzējusi, piemēram, konsultējoši psihologu, psihoterapeitus, kas paši sērās, tad vienkārši uz vienu brīdi aizslēdz savu praksi, kamēr tā akūtā sāpju fāze pāriet. Jā, ja mums ir, piemēram, psiholoģijas centrs, kur mums strādā, piemēram, 10 psihologu un pēkšņi mums viens izkrīt, pārējiem jāsadala šie klienti vai kaut kā vai klienti, tad tiek aizsūtīti pauzē un gaida, kamēr viņa terapeits vai psihologs atgriežas. Jā, arī tas ir tāds sarežģīts gadījums, ko risināt. Vai ne, vai arī tas ir ķirurgs, kuru mēs tad varbūt, vai viņš varēs šajā brīdī performēt, taisīt, kā sarežģītas operācijas. Vai tas ir kāds fiziska darba darītājs, kuram tieši dodiet viņam vēl virsstundas, lai viņš var tur kaut ko tur frēzēt vai tīrīt vai kaut kā tā, un viņš būs tīri pateicīgs, kad viņš tiešām var šo sāpi, tā kā izdzīvot ar to, ka viņš dara kaut ko noderīgu. Pievērsties šim jautājumam. Jā, pievērsties, nemēģināt uzlikt klapas uz acīm un cerēt, ka tas pāries pats no sevis. Tā iespēja, ka tas pāries pats no sevis ir, es domāju, nezinu, kā tās proporcijas, 50/50, 70/30. Tas, ko es sadzirdēju, klausoties tevi, ir par to, ka ir arī nezinu, un ja tomēr mēs neesam izstrādājuši šo ceļvedi, tā teikt, iepriekš atsaucoties, tad vienkārši apsēsties un izrakstīt uz lapas. Gan emocijas, gan arī varbūt rīcības plāns. Man liekas, tā ir metode, ko daudz un visādi mēs varam pielietot, un šis ir viens no arī gadījumiem iz dzīves, kur mēs arī varam šo izmantot. Tas mainīgais elements, manuprāt, organizācijai varbūt manā pusē vairāk bija tāda standarta organizācija, kas ir ar office telpām un tā tālāk un tā joprojām, bet tu ļoti labi iedevi to priekšstatu, ka mums ir ražošanas organizācijas, mums ir, teiksim, no veselības aprūpes, slimnīcas un citur, kur arī ir tikpat vienkārši notikšie zaudējumi. Mums ir jāpieņem lēmumu, vai mēs tiešām pielaižam, tad varbūt atļaujam, vai kā mēs rīkojamies ar šo medicīnas personālu, kuram ir noticis zaudējums, un varbūt mums ir jāmēģina ātri risināt un saprast, ko mēs darām ar pacientu, kurš gaida šo speciālistu. Daudz un dažādi to varētu skatīties, un galvenokārt, man liekas, tas savsais atlikums ir vienkārši paņemt, izrakstīt un varbūt arī atrast kādu, ar ko aprunāties no kolēģiem un saprast, kā mēs varam rīkoties. Mums jau pamazām jāsāk arī jāpaļoties, mēs tuvojamies izskaņām. Varbūt tavas pārdomas, kas tev ir raisījušās šīs senas laika un ar ko tu vēlies padalīties klausītājiem. Es pati, protams, teicu, esmu gājusi cauri dažādām sēru situācijām, sākot no tiešām
tuva mīļa cilvēku zaudēšanas, beidzot ar, varbūt tādu situāciju, kas nav gluži tā kā ikdienā uztvertas kā sēras, piemēram, rezultāta nesasniegšana, ja, kaut kā svarīga nesasniegšana, kur patiesībā arī mēs varam piedzīvot sēru, piemēram, vai zaudējot darbu, vai nesaņemot tur, nezinu, cerēto amatu, vai es kāpēc domāju par darbiem atkal tā, bet augstskolu nepabeidzot laikus, izgāžoties vai nenoliekot, piemēram, autoskolas braukšanas eksāmenu, kādreiz tas mums ir kaut kas ļoti svarīgs. Mēs arī varam sērot patiesībā. Tas ir varbūt smieklīgi, bet šādi tas var notikt. Tā lieta, kas man galvā, tā kā griežās un kas tik un tā var būt cīniska kaut kādos gadījumos, tīpaši, ja mēs esam blakus cilvēkiem, kas ļoti daudz zaudējumus piedzīvojuši. Ja, mēs šobrīd mūsu blakus valstīs notiek karš, un ja mēs kaut ko tādu, ko es tagad pateiksim, piemēram, cilvēkam, kas ir zaudējis visu ģimeni, tas varētu būt nepiedodami, pat varbūt kaut kādā situācijā, bet tomēr es ticu, ka katras sēras var mums dot kaut ko vērtīgu, var mūs kaut kādā veidā bagātināt, darīt mūsu empātiskākus, gudrākus, viedākus, dziļākus savā dvēselē, savā iekšējā būtībā. Ir tīpaši, ja mēs pieliekam kaut kādas pūles, lai paši saprastu, lai paši patiešām apzināti izdzīvotu šīs sēras. Pēdējās bērēs, kurās man ir jābūt pirms dažiem mēnešiem, man ienāca prātā doma, es klausījos šīs atvada runas par to, cik jauks šis cilvēks, un tās patiešām bija patiesas runas. Jā, šis tiešām bija tāds, jauks, atsaucīgs, labestīgs cilvēks. Tā mana doma bija par to, ka šīm runām arī varbūt un šim atmiņu procesam varbūt ir ļoti, ļoti praktiska nozīme. Cilvēks ir aizgājis, un šīs viņa īpašības, šie labie darbi ir pārtrūkuši. Ja? Tad tas izklausās mazliet ezotēriski, ja? Tas, ko es teikšu. Ja? Tad pasauli pārstāvis saņemt šo te gabaliņu viņa labestības, vienalga, ko viņš ir devis pasaulē. Ja? Kaut kādas vērtīgās lietas, ko mēs atceramies bērēs. Iespējams, mēs, kas tā kā sērojam, mums ir tas uzdevums šo paņemt un dot tālāk pasaulē. Ja? Tad, lai tas nepārtrūk, tad izmantot šo sēru procesu, lai to labo, pēc kā mēs sērojam, paņemt kā savu īpašību tālāk. Ja mazliet sevi pastiprināt to, kas pasaulē sācis pietrūkt līdz ar tā cilvēka aiziešanu. Vai nē, mēs esam katrs tāds, kāds mēs esam, bet varbūt kādreiz patiešām mēs varam arī šo sēru procesu izmantot, lai paši augtu un mainītos un kļūtu labāki. Paldies! Man šķiet īstenībā, tas ir ļoti, ļoti jauki teikts, īpaši par to, kā tu aprakstīji, un tad varbūt paņemt to mazo kripatiņu no misijas un mēģināt darīt šo pasauli labāku, to, ko darīja iepriekš izcils. Iespēja robežās un tā tālāk, tas jau tāds matemātiski aprēķins sarunas, tēlēnāk sakot, jā, tur padarīt pasauli vienkāršāk, labāk iespēju robežās. Cik jauki. Te bija jauki vārdi. Sarunai laiks izskanējis. Es esmu ļoti pateicīga, ka tu radi laiku. Mēs varējām aprunāties par, teiksim, 2 kabinetiem, kā minimums mēs bijām cilvēku resursu vadības un bišķiņa arī atvērtā ofisa tipa. Netikām līdz vadītāju kabinetam, bet varbūt tur mēs tiks kādā nākamajā sarunā. Paldies par uzaicinājumu. Es patiesībā jūtos pagodināta būt viens no pirmajiem cilvēkiem šajā projektā, un es turēšu īkšķus par to, lai tas projekts ir arī vērtīgs un dara pasauli labāku. Paldies, labi, Līna, lai tev skaisti dieniņi. Čau! Paldies, jā. Atā.